Kas jūs tādi? Zeni. Un viss, nu, kas jūs tādi esat? Es uz jums īkoļiem. Un vēl? Vai jūs neesat nekur nemācāties? Nē. Un kuras klases skolēni jūs esat? Piektās. Visu. Jūs atnācāt tā kā vēlniņu uz to vietu, tur, kur viņi bija saimnieka mājās. Kas uzrakstīja pasaku par vēlniņiem? Rudolfs Baumanis. Visi kopā? Rudolfs Baumanis. Un cik Rudolfam Baumanim šogad paliek gadu? 150. Nu, ko darīja Rija? Ko kaltēja? Labību. Kāda izskatās labība? Kas ir labība? Sauciet. Rudzi. Mieži. Laiva. Kurš teica laiva? Mādas. No cik kokiem sataisīta laiva? No viena. Te tās apmalis. No viena koka. Vienu koču laiva, kur no lielā koka izgrib un sataisīt tāds. Kas tas varētu būt? Pacelt. Ritens. Nu, ritens ne. Laikam tas ir domāts kā kādas mucas vārks. Bet redziet, tādu laivu, kā jūs domājat, viegli bija pagatavot? Jā. Es domāju, ka jūs pamēģiniet no vesela stumbra izgrebt tādu laivu. Nu, redziet, Rijas pašobelē bija sakārtas kāpnes, salikti visi darbarīti, un tā te viss arī glabā. Tāda, es jūs visus redzētu, ja? Aizgājiet. Jau kaķies. Un mēs jau zaņījām. Nu ko, mēs esam ienākuši tādā pašā mājā, kā ienāca divi vēlmiņi. Skatāmies. No kā ir griesti? Siena. No koka. Grīda. Sienas. Nepareizi. Soli. No koka. Galdi. Viss apvārdi no koka. Kā ir mūsu mājās tagad? Viena. Vecais velns. Nevar izkustināt padarīt. Tad cik stabils tas prāts? Es domāju, ka tas ir no ozola. No vecā ozola. Un tas taisīt uz sēdies saimnieki. Tagad paskatīsimies, kā jūs vēl esat lasījuši pasaku. Tad, kad vēlniņi atnāca, vai? Ar ko? Kas tas ir? Spriegulis. Ar spriguļiem, jā. Kurš zina dziesmas par spriguliem? Tās izšanai tāda izskatās viegli, tāpēc jau tā dziesmā prasa sausa koka, lai būtu viegls, jo jau 4 stundas tu visu laiku tā sitīsimies, nesitīsim pret grīdu, jāsit tā, lai ar visu šo te spriguļa svaru sistos pret graudiņiem, un tad graudiņi tiek iesisti. Tas ir smags darbs, tāpēc teica, muižas rīvkulti ir ļoti grūti. Ka jūs tagad, nu paturi, cik sprigulis ir smags, ir pavieglis, ja? Bet ja tu 4 stundas viņu vicināsi, un no spēka sitīsi, ja? Tad nav tik viegli. Tā vēlreiz paprasu, kā sauc šo darbu? Šolītis bija izdomāts tā, lai palīdzētu cilvēkam noaut kājas bez lielas piepūtas sēdīs. Redzi, ja tu ausi, tad tev jālokas un tā. Tagad tu noliec šito kā piespied un ar to
Tātad atstēsim vārtiņu, ieliec biezokļu, diezgan biezu krējumu, uzliek šo tādu piestiņu visu, varbūt arī savādāk, ka man mājās bija tā kā krustiņš tādu. Vārtiņu virsū, lai nešrakstās. Un kuļ tagad parādīs